Sveiki, vēži, gadu mijā. Skatīsim, kāds būs nākamais gads. Vēžiem daudz spēka, enerģijas, prieka, saules enerģija piestāv šai kārtī, un jūs jūtat, ka tāds pilnbriets, tāda apmierinātība ar sevi, ar iespēju paspīdēt, kā piemēram pabeigt kaut kādu augstskolu, mācības, projektu, kaut ko tādu, kas jūs pašu ceļ uz pašvērtību, to, ka es apzinos, ka tā lieta, ko es šogad esmu paveicis, vai esmu paveicis iepriekš, bet šogad es redzu, ka tas ir mans panākums. Jā, tas ir tāds sirdis sildošs moments, kas noteikti šajā gadā jūs ļoti, ļoti iepriecinās. Apzināties savu spēku, apzināties savu ietekmi. Jūsu ietekme ir ne tikai spējā sevi vadīt un darīt savas lietas, bet tā ietekme, tā enerģija ir tik liela, ka gribas mazliet pamācīt citus, tur pabakstīt, ieteikt, palīdzēt. Skatīsimies pārējās kārtīs, bet pārsvarā gadījuma enerģija mums ir dota tādēļ, lai mēs veiktu savā dzīvē kaut kādas uzlabojumi, pārmaiņas vai vienkārši atpūstos. Arī fiziska varēšana. Ko atstāt, ko neņemt līdzi, kas nebūs vajadzīgs. Nebūs vajadzīga pārsteidzība. Nebūs vajadzīga pārsteidzīga ātra reakcija uz lietām vai automātiska reakcija uz lietām, kas nāks nākamajā gadā. Nebūs vajadzīga pārāk ļaušanās apkārtējiem notikumiem. Jūsējais iekšējais kodols ir pietiekami stingrs, silts un priecīgs, un neļaujiet to iznēsāt, neļaujiet tam, tāda sajūta, ka apkārtējā pasaule gribētu jums atņemt daļu no tā, ko jūs esat uzstrādājuši, kas jums ir kāda, tā iekšējā sajūta. Tad neļaujiet apkārtējai pasaulē vienkārši tā kā šļakatas izšļakstināt jūsu enerģiju uz apkārtni. Un ko būtu vēlams? Attīstīt. Attīstīt, tā pati fortūna, ja? Tā pati fortūna. Attīstiet spēju priecāties, attīstiet spēju sajust, intuitīvi sajust tās brīžus, tās situācijas, kad ir īstais laiks. Tas dažkārt nav racionāli izskaidrojams. Tas nav izdomājams ar prātu vai ierakstāms plānotājā. Drīzāk izbaudiet tās lietas, kuras jūs neesat ierakstījuši plānotājā, par kurām jums nebija nekādu nojausmu, ko jūs pat nebijāt cerējuši un domājuši. Tās ir tās labākās dienas, tie ir tie labākie laiki vai situācijas, kad jūs varat būt no sirds vaļā, no sirds priekā, no sirds savā enerģijā, ja, ļoti daudz apkārtējās pasaules notikumu ievibrēs jūsos. Un jums ir tikai jāatbild, mēreni jāatbild un padoms. Padoms 9 kausi, kas nozīmē izbaudīt un apzināties visu to, kas ir jums, ko jūs esat paveikuši, kas ir jūsu lepnums, kas ir jūsu panākumi, un tādā mierā prast to nosvinēt. Tam varbūt nav gluži vienkārši saistība ar ēšanu, bet kādēļ ne? Tās varbūt arī lielās jubilejas, ja te varbūt lielie panākumi, kas ir dažkārt, jānosvina arī ar ēšanu, un ar galdu, ar sēdēšanu pie galda, bet pats būtiskākais tam ir apzināties, ka tie ir mani panākumi, un es to esmu paveicis. Manuprāt, panākumiem bagāts jaunais gads Vēži gaidāms. Vai jūs to jau zinājāt? Ja ne, tad raugāmies, lai tas tā būtu. Uz tikšanos!